interešu pārstāvības atklātības likumam ir nozīmīga loma, lai veicinātu caurskatāmību valsts institūciju darbā. Šis likums ir vērsts uz lielāku atklātību par tiem sabiedrības pārstāvu viedokļiem un viņu sniedzējiem, kas vēršas valsts pārvaldē un vēlas ietekmēt valstī pieņemtos lēmumus. Turpmākajos gados valsts pārvaldē būs svarīgi sagatavoties jaunā interešu pārstāvju reģistra, kā arī interešu pārstāvības aktivitāšu deklarēšanas sistēmas izveidei. Tādēļ ir svarīgi saprast, kas ir tās interešu pārstāvības aktivitātes, kuras būs jādeklarē, kuri būs tie katrā iestādē, kas īsteno šo deklarēšanu. Šis likums papildinās jau esošās procedūras, kas ir vērsts uz sabiedrības pārstāvu sniegto viedokļu atklātību. Piemēram, attiecībā uz sabiedrības līdzdalības procesiem jau šobrīd ir liela atklātība, kā arī publiski iestāžu mājaslapās pieejama informācija par dažādiem konsultatīviem formātiem, kādas organizācijas un konkrēti pārstāvi tajās ir, sanāksmi protokoli, kā šis likums šo atklātības sistēmu par publiskajā pārvaldē pieņemtajiem lēmumiem papildinās un ceram, ka arī ilgtermiņā veicinās lielāku sabiedrības uzticēšanos valsts institūciju darbam.